Sveicināti, dārgie skatītāji, dārgie basketbola draugi, dārgie Olibeta entuziastu basketbola līgas podkāsta Zemes stīpas skatītāji. Ir pienākusi jau sestā. Vairs uz vienas rokas pirkstiem. Jā, mums jau vajag divas rokas. Sestā epizode ir pienākusi ar jums kā Allašs, Dāvis Garančs, Reinis Rīkvēlis. Dāvi, mēs nesam no 12. marta runājušies ar spēlētājiem, ar skatītājiem, atbalstītājiem. Jā. Atceries, kas bija iepriekšējā reizē vispār? Iepriekšējā epizodē. Bez Jurka būs grūti atcerēties. Jurka bija iepriekšējā epizodē, jā. Skatītāji arī teica, bija komentāri, ka paldies Jurim, ka izgāja cauri epizodēm un pastāstīja vairāk par tiesnešu dzīvi. Bet šodien mēs atskatīsimies to, kas ir aizgājis, neaizgājis, bet kas ir aizvadīts un kas ir noticis pa marta mēnesi. Tātad šodien mums ir 10. datums, kad iznāk epizode. Ok, ierakstam 8. Ierakstam 8. lai jūs visi ziniet, jā, ka montēšanas darbi vēl notiek pa vidu. Un marta mēnesī, kas tavuprāt, kas tev bija pats spilgtākais notikums basketbola pasaulē? Es nezinu, marts. Es tikai gribu pateikt sveicienu mammai vārdienā. 8. aprīlī. Un prikols, zin kāds? Savus 26 gados es uzzināju, ka man arī 26? Jā, 26 gadu vecumā es uzzināju, ka 8. aprīlī man izrādās ir arī uzvārda diena. Šodien? Jā. Garančiem ir vārda diena. Uzvārda diena. Un, uzvārda diena. Un tagad, mamma tev minējuši ir Dana. Yes, sir. Uzminēju. Tad sveiciens Danai dubultsvētkos. Dana Garančs. Uzvārds viņai cits ir gan, bet doma. Bet sakrits labi, jā. Bet labi, ja mēs par to martu, es pat īsti nezinu. Latvijas-Igaunijas līgā play-offi viņu kaut kādi notikuši. Ventspils, Vefiņi. Ventspils gandrīz, bet tas būtu bijis diezgan foršs highlights. Es pat īsti nezinu. Play-off, vienkārši play-off. Visur, kur skaties, pa labi, pa kreisi, taisni uz atpakaļ, play-off, cīnās, bet Eirobasket izloze ir notikusi martā. Eirobasket izloze notika leģendārajā Rīgas cirkā Latvijas grupa. Diezgan spēcīga grupa. Kā jau visas grupas. Bet jā, īstenībā. Man prieks, ka mēs serbus apujām. Jā? Tur būs tik ļoti interesanti. Un es, protams, kā jau ik viens latvietis cer, ka mūsu lielākā zvaigzne Kristofs Porziņš ieradīsies, spēlēs Latvijas izlasē. Bet viņam tur vispār varētu būt labi mača. Kaut vai tas pats Jokičs, šim ten Senguns varētu atbraukt. Jā, Turki arī būs labās. Pret Turkiem pirmā spēlīs, 27. augustā. Man bail, ka tie serbi neatbrauc, mums te bišķi tu pilsētu nepiedrāzā. Kā būs. Skatīsimies to pozitīvi, ekonomikai palīdzēs. Tas gan. Ejam tālāk. Ātri vēl gribu iestarpināt, ka play-offi ir visur un tie tuvojās arī lielākajā basketbola mekā NBA. Un pirmo reizi ļoti ilgā laikā ir tā, ka no 20 iespējamām vietām play-offos 19 komandām vēl nav zināms, kurā vietā viņa būs. Jā, Tikai viena komanda, Oklahoma City Thunder, ir pirmie. Viņi vairs nevar mainīties. Jā. Otrā vieta var būt Lakeri un 8. vieta arī var būt Lakeri. Jā, tur šausmīgi blīvi. NBA. Dāmas un kungi, ja kādam interesē, ticu, ka kāds seko līdzi arī tam, mēs arī tam sekojam līdzi un, protams, sekojam arī līdzi latviešiem, jebšu latvietim, Kristofam Porziņģim. Celtiki var būt vai nu pirmie vai otrie Austrumu konferencē. Bet Olibeta entuziastu basketbola līgā viena liela aktualitāte. Pazudušās pērles ieguva ko? Zaudējumu? Pirmo zaudējumu, jā, skatītāji jau domā, čempionu titulu viņš ieguva. Nē, viņām vēl nav. Sākušās fināla spēles, bet pazudušās spēles ieguva pirmo zaudējumu. Vai tu zini pret ko? Alantis? Es nezinu, es neesmu pierakstījis, tāpēc es prasu tev. Ja tu tā saki, tad tā ir. Un joprojām ar visām izslēgšanas spēlēm mums ir viena komanda, kur spēlē bez zaudējumiem. Trešās līgas komanda pārdaugos buki. Viņiem ir atlikusi viena spēle. Tas ir fināls. Un pārbaudīsim mūžu seno tradīciju, mūžu seno teoriju, ka bez zaudējumiem nevar iegūt čempionu titulu. Jo viņi ir vienīgie, vai ne? Viņi ir vienīgie. Rīdzenei zaudēja pazudušās spēles pa 5 punktiem. Rīdzenei iestarpinot tā. Bet pārdaugos buki mēs, protams, novēlam jums veiksmi, kā jau visām komandām. Mēs pieķersimies tam, pret ko jūs spēlēsiet, kas tur varētu izvērties un kādas ir citu spēlētāju un skatītāju prognozes. Bet
Vai jūs būsiet smalkāks iztirzājums vēl tuvosies? Tuvosies, jā, tieši tā, smalkāks iztirzājums tuvosies, bet redzēsim, vai jūs būsiet pirmie, kas uzvar bez zaudējumiem. Jā, protams. Tuvākajā vēsturē. Tuvākajā vēsturē, jā. Mūsu podkāstu vēsturē. Vot ļoti labi, tāpēc mēs esam 2. Es vāvuļoju, viņš precizē man vāvuļošanu. Šī bija laba definīcija. Mēs tik sen neesam runājušies ar skatītājiem, ka mums ir neapskatīta viena lieta, kas jau aprīļa mēnesī šķiet dīvaini par to runāt. Februāra labākie spēlētāji, viņiem apbalvošana notika, ja nemaldos, tad 2. aprīlī. Tāpēc arī mēs aprīļa epizodē paskatāmies. Jā. Februāra labākie spēlētāji, kā jau ierasts, mēs skatāmies tikai uz MVP. Pats pirmais, kas tev lec acīs? Labi. Sieviešu līgā, jā. Kāda jauna seja. Jauna seja sieviešu līgā un ļoti iespaidīga statistika. MVP sieviešu līgā ASK Ladies komandas spēlētāja Ieva Apara 27 punkti, 25,5 atliekušās bumbas, 5 piespēles un 2 pārķertas bumbas ar efektivitāti 44. 3 spēlēs. Ieva, ka tik nav tas papildinājums, ko man 1 vai 2 epizodes iepriekš teica, ka, lai ASK Ladies tik ātri nenoraksta, viņam ir papildinājums. Tad redz, kā ir. ASK Ladies, redzam, ir Ieva Apare pārspējusi februāra mēnesī. Bet, play-offos laikam, kad nepalīdzēt. Jā, viņas nav pusfinālā tikušas. Man liekas, ka vispār play-offos. Paskatīsimies. Apsveiksim Ievu ar MVP. Jā, tas gan. Paskatīsimies, kā saka, iztirzāms būs vēlāk. Bet ejot cauri no sākta gala, ekstralīga. Arturs Grīnbergs, 35 efektivitāte, 2 spēlēs, 32,5 punktu, 7 atliekušās bumbas, 10 piespēles un 3 pārķertas bumbas. Nadzīgais. Izaicinājumu kausa Nikolais Zoto. Šo kungu mēs vēl pieminēsim šodien. 2-0 bilance februāra mēnesī, 33,5 punkti, 11 atliekušās bumbas, 13 piespēles un 3,5 pārķertas bumbas. 32 efektivitāte. Vidēji triple-double februāra mēnesī. 2 spēlēs, bet tāpatās. Tas ir jāiespēj. Un tas ar tādu punktu gūšanu vēl tā kā Zoto kungam. Tev bija triple-double pašam? Mēs jau runājām, ne? Es neatceros, ka mēs to runājām. Man ir bijis triple-double ar kļūdām. Jā, tā mēs runājām. Jā, es arī tagad atceros. 3. līga. Armāns Jakušēnoks. Mans komandas biedrs. Tas nepalīdzēja mums play-offos. Bet 2-1 bilants februāra mēnesī, 35,5 punktu, 4,5 bumbas, 7 piespēles, 3 pārķertas bumbas un efektivitāte 33. Ļoti labs februāra mēnesis Armandam. Viņam es arī paskatos tās statistikas, tad, ja tur kādam ir virs 30 regulāri viņš bija. Jā, bet februārī arī tiešām viņam spēlēt ļoti, ļoti labi gāja. 4. līga. Otto Grīnbergs. Pata Strenči. 3 spēlēs, bilants 2-1. Vidēja rādītāji 21 punktu, 20 atliekušās bumbas, 7 piespēles un 1,5 pārķertas bumbas, 37 efektivitāte. Ļoti labi. Es pat nezinu pa Otto Grīnbergu, vai es nezinu, kur viņš bija sezonas sākumā, bet es tagad pēdējās, mēnesis, 4 nedēļas, pieņemsim, vai ne? Visās protokolos, kur es eju, tur parādās Otto Grīnbergs. Viņš Sportlandā spēlē. Parasti tā vispār. Ja nemaldos, izaicinājuma kaut vai darbdienu līga. Sportlands jau ir Rektopus, tagad tas ir. Tas Sportlands tagad ir Rektopus. Es zinu, ka viņš agrāk spēlēja Sportlandā. Darbdienu līga labējā. Jā. Viņš ir tāds spēlētājs, kurš basketbolu ļoti mīl. Es domāju, gan savādāk 3-7 efektivitāte grūti nebūtu. Jā. 5. līga. Vai tu atceries šo kungu? Šis jaudīgs džeks. Toms Taukulis. Vādina FFS februāra mēnesis 2-0 bilants, 45,5 punkti, 9,5 atliekušās bumbas, 9,5 piespēles un 5 pārķertas bumbas. Efektivitāte 47. Wow. Viņš tur labāk to vadina komandu. Wow. Šeit es tiešām esmu bez komentāriem. Man nav ko teikt. Tāda statistika 2 spēlēs ir vienkārši ne tikai apsveicami, bet
cieniem. Jau 45 punkti, es palaidu garām. 45,5 punkti, jā, nu vidēji triple-double gandrīz. Cienījam. 6. līga, Jānis Saukums no komandas Salidojums. Kad tev vidusskolas salidojums? Pēc 2 gadiem varētu būt. Es nezinu, kas būs man, bet es ļoti gaidu, es gribu. Ir labs, jo man bija tā, ka mēs pabeidzām 12. klasu, uzreiz nākamajā ziemā bija salidojums. Nopietni? Jā. Nē, man bija pagājuši, ko es te jākstos. Viss kārtībā. Viņš sen nav runājis. Jā. Bet par salidojumu runājot, Jānis Saukums ir 6. līgas februāra MVP, 1-1 bilance, 26 punkti, 14 atliekušās bumbas, 3 rezultatīvas piespēles un efektivitātes koeficients 3,5. Darbdienu līga Rihards Elviks no komandas Brīvsolis. 3-0 bilance un brīvā solītī viņš vidēji guva 13 punktus, 15 atliekušās bumbas, 5,67 rezultatīvas piespēles un 3,67 pārķertas bumbas. 29 efektivitātes koeficients. Ja skatāmies, tad ļoti nadzīgi ir bijuši visi spēlētāji. Jā. Tad ir, ka pa stīliem dod 5 efektivitātes bumbas. Jā, nu var redzēt, un tam pašam Tomam Taukulim 5 pārķertas bumbas. Ļoti labi. Tas ir februāra MVP atskats. Jūs jau savas balvas esat saņēmuši, bet publiski mēs jūs slavējam šeit, podkāstā Zemstīpas, kā viss iepriekšējais mēnešs. Dāvi, ejam tālāk. Ejam tālāk. Tālāk mēs varētu pieķerties nedaudz tiem playoff zariem, playoff līgām, kurās vēl pusfināli vai nu tuvojas, vai ir jau pienākuši. Tāpēc... Respektīvi, šodien viņi vēl tuvojās, bet ceturtdien jūs to skatīsieties. Pirmās spēles jau kaut kur būs aizvadītas, bet kur? To mēs jums pastāstīsim. Tad es domāju, arī sākam uzreiz ar darbdienu līgu, jo... Pirms mēs ejam cauri pusfināliem. Pirms? Jā. Vai tu vēlēsi pastāstīt par to, kas norisināsies visās finālu spēlēs, vai arī to mēs pataupam tad, kad mēs runāsim par finālu spēlēm? Vai arī iemotivējam tos, kam vēl ir pusfināli? Kā tu vēlēsi darīt? Nu, mēs varam daļēji. Respektīvi, fināla dienas, kā jau ir parasti, pēdējā gados Olibetā, EBLā, ir viskāda forša lietas nāk līdz tam visam. Bez basketbola, bez tiešraidēm, bez komentētājiem. Ir arī bārčiks. Jā. Bet tas nav tik svarīgi mums spēlētājiem kā skatītājiem. Tas priekš jums. Arī skatītājiem būs VF karsē meitenes. Un arī spēlētājiem. Un arī spēlētājiem tie, kas tur met pāri plecam skatu, taimautos un kaut kur peldu. Kas vēl tāds? Vēl ir 3 līgu uzvarētājiem. Tātad ekstra līgas, izaicinājuma kausa un sieviešu līgas uzvarētājiem papildus motivācija ir tāda, ka čempioni, finālisti, ne tikai čempioni, finālisti šajās līgās iegūs biļeti uz krastu maču. Kurš norisināsies, nepateikšu precīzi datums, bet vasarā, kā jau es jūtu. Un mums ļoti sen nav bijuši back-to-back čempioni. Jā. Šis ir tas gads, šī ir tā sezona, kad tas var notikt. Tātad atsvaidzināsim nedaudz jūsu Es domāju, ka to mēs gan varētu pie tiem attiecīgajiem zariem, ne? Jā, kā tu teici daļai. Tad pārnesam to pēc tam. Tagad, dārgie skatītāji, kas tad mums vēl ir pusfinālos? Kas tad, kuras komandas vēl cīnās par to iekļūšanu finālā? Par to lielo lomu. Jā. Nu, tad darbdienu līga. Redzam, ka 3 no 4 pusfinālistiem ir noskaidroti. Kā jau mēs teicām, tad rītā, ja šo vakaru, kad jūs skatāties, tad būs notikusi pēdējā spēle starp Brīvsoli un Kraukļa VF komandu jauniešiem. Zini, kā izdarām tā, ka, lai arī šīs komandas jūtās iedrošināts. Es apsveikšu vienus ar iekļūšanu pusfinālā, tu otrus, jo, rītdien jau tas notiek, jeb jūs skatieties, tas notika vakar, tāpēc tas notika vakar. Es vēlos apsveikt komandu Brīvsolis ar iekļūšanu pusfinālā. Es savukārt gribētu apsveikt Kraukļa VF jauniešu ar tikšanu pusfinālā. Maleči. Jā, Maleči, lai vai kur iekļuvu pusfinālā, bet jums pretī stāsies Banku augstskola. Jā, tur arī diezgan 2-0 spēlēs labi vinnēja. Es, diemžēl, nebiju uz nevienu abām spēlēm. Tu arī spēlēji Banku augstskola. Es arī, jā. Tur daļēji piehaltūrēju šeit. Bet jā, viņi abās spēlēs, viņi tur 7-8 cilvēku sastāvā atnāca. Kas varbūt bišķi tāda... Lave vai Banku augstskola? Banku augstskola tieši. Kas varbūt tāda nedaudz baili, skeptismu ieveda tai visā. Bet, 2-0 nokārtots un viss ir kārtībā. Tu biji viens no tiem, kas neatnāca. Uz abām spēlēm viens no tiem, kas neatnāca. Jā, un viņš bija tas, kurš sezonas, jaunai gadā teica, ka ir jānāk uz spēlēm, jāspēlē,
jāpalīdz savējiem. Turntables. Ceturdaļfināls, un es nebiju uz nevienu. Nekas jūs pusfinālā. Tev vēl ir iespēja labot. Ir vēl. Nu, kas tur otrā pusē ir? Otrā pusē Binders, Darbdienas līgas debitanti šogad. Debitanti, jā? Viņi jau atnāca no citas līgas. Pabeidz regulāro sezonu pirmajā vietā. Tad tā viņi arī pagaidām vēl soļo tālāk. 2-0 pret Ķekavu. Labi, pārliecinoši. Jā, un ASK 2-1 vinēja Urieksti. Uriekstes Drauniekus 3 spēļu. Labi. Un tur cīnīsies par iekļūšanu lielajā darbdienas līgā. Darbdienās jāatcerās tas, kad pusfinālā arī ir līdz 2 uzvarām. Nav 2 spēļu summā, tā kā es nezinu. Tāpat kā ceturtdaļfināls. Jā. Un tad pēc tam fināls un bronzas būs attiecīgi viena spēle. Take it or leave it. Jā. Kā tev prognozīt? Man patīk komandas, kuras rāda stabilu, spēcīgu sniegumu, tāpēc es iešu ar Binderu. Pirmā vieta, redzam, pirmā kārta 2-0. Godīgi sakot, neesmu skatījies Darbdienas līgu tik ļoti. Zinu Uriekstes Drauniekus. Tur arī zināms Džeks spēlē. Un viņi ir izkrituši, tāpēc man vairs nav par ko fanot. Teikšu Binders. Tu? Es nevaru komentēt. Jo tu man ir personīgās intereses. Bet šeit. Tu jau nespēlē tur, tāpēc. Kā ne? Labi, ejam tālāk. Sieviešu līga. Sieviešu līga. Jā. Tātad, ja mēs varētu apskatīties sieviešu līgas šito grafiku. Vakardien bija pirmie pusfināli sieviešu līgai. Jā, tātad vakardien, 9. aprīlī, jebšu rītdien, vakardien, 9. aprīlī BK Turība pret pazudušajām Pērlēm pirmo spēli aizvadīja. Atgādinām, ka 2 spēļu summā tiek noskaidroti uzvarētāji sieviešu līgas pusfinālā. Un otrā spēle bija Jugla pret Rīdzeni. Vakardien 8. vakarā. Basketbola skolā Jugla. Rezultāti līdz mums vēl nav atnākuši, nezinu kāpēc. Interesanti, bet apsveicam komandas, kuras ieguva pozitīvas bilances. Jā, 2 spēļu summā. 2 spēļu summā. Te jau mēs minējām, ka pazudušās pērles. Es nevaru to vārdu pateikt. Pazudušās pērles. Sarežģīti. Saki savos anglicismos Lost Pearls. Es nemāku angliski labi. bet tur 2 spēļu summā. Man vakardien pirmās spēles noskaidrojās. Liec savu prognozīti. Šeit tu nespēlē nekur. Es nespēlēju, man arī frizūra es neatļaus tur spēlēt. Es laikam iešu Juglas virzienā. Juglas virzienā? Jā, mans pamatojums ir tāds, kad Māsas Jansons aktivizējušās pēdējā laikā. Tur diezgan kosmisks sniegums sniedz un arī pavadošais sastāvs diezgan foršs ir. Kā arī kolēģīti jāatbalsta, tāpēc es Juglas pusē šo sezonu. Plus Jugla var iegūt savu 6. titulu. Viņām šobrīd vēl ir 5. iemesls. Tā ir fināla spēļu pieredze. Jā. Spēja vienā spēlē pārvērst to taustāmā čempionu titulu rezultātā, bet viņam sākumā ir jātiek pāri Rīdzenes barjerai. Kā vakar spēle noslēdzās, kā jau minēju, mums rezultātu vēl nav. Es teikšu, pazudušās Pērles. Tu paliec, jā? Es palikšu pie favorītiem. Es būšu tas garlaicīgais, kurš tu jau ņem tos, kas tur bija labākie un tā. Viņas, ja nemaldos, bija pirmā sezonā, vai ne? Ja viens zaudējums, tad jau jā. Arī viņas ir to zaudējumu dabūjuši. Tas nozīmē, ka viņam ir lielāka iespēja nezaudēt. Es saprotu, protams, tā teorija, ja tev viens ir jāzaud, lai iegūtu čempionu titulu, protams. Man liekas, ka mūsu sieviešu Nikolā Jokiča, kā mēs jau minējām, jebšu Laura Natālija Graba. Pareizi, Laura Natālija Graba. Es domāju, ka viņa parādīs, kāpēc viņa bija 4-kārtējs MVP šajā sezonā un paņems, kā saka, kopā ar partneriem savu komandu līdz finālam un līdz čempionu titulam. Labi. Tā ir tāda man prognoze. Fair point. 4. līga. Arī tur mums vēl ir pusfināli. Pusfināli, kur norisināsies svētdien, 13. aprīlī. Dāvi, viens no tiem ir tavējais. Viens no tiem ir manējais. Tātad pirmais pusfināls, kas norisināsies svētdien, 13. aprīlī, būs 6:30 vakarā. Black Stork pret BK Sedumi.
Sporta centrā Meža parks. Savukārt uzreiz pēc tam 8:00 vakarā BK Snoopijs pret Open radošo centru. Pagājušā finālā atkārtojums pareizi. 5. līgā, jā, pagājušā. Jā, un tagad jūs tiekaties pusfinālā. Varbūt vēl kaut kāds tāds mazais interesantais faktiņš ir, kad... Iedod. Labi, es nedaudz palielīšos, jā, kad mums bija pēc pirmās spēles pret Tavernu -16, un mums veiksmīgi iznāca atspēlēties, un mēs tikām pusfinālā. Kur tā mazā ironija ir, ka pagājušajā gadā Open radošais centrs bija tie, kas atspēlēs no -28 divu spēļu summā. Tā kā savā ziņā tāds ļoti līdzīgs stāsts, un mēs atkal tiekamies. Bet Dāvi, šī ir viena spēle. Ja jūs līdz šim playoffā esiet tikai atspēlējušies. Arī pret Kodolu pirmajā spēlē bija -9, otrajā spēlē atspēlējāties vai -8. Bet, jā, domas. Ceturdaļfinālā arī tas pats. Vēl lielāks mīnus pēc pirmās spēles. Šeit to pieļaut nevar. Te es teikšu paldies Tavernai, kas padarīs Snoopiju vēl stiprāk. Paldies Tavernai. Ja? Tavernas bet man arī bija tā, ka es jau redzēju to zaru, man bija baigais. Negribu lamāties, bet bija sabijies par to Tavernas komandu, ja viņi tur atnāk pilnā sastāvā. Tā arī bija, bet kaut kas viņam tur bija pa īsi. Bet labi, ko pa mums? Sedumi. Otra puse - Blackstar pret Sedumu. Jā, Blackstar arī diezgan labi sniegumu visu laiku rāda. Labi, tur ik pa laikam paklūp. Savukārt Sedumi no apakšējā zara. No apakšējā, no plēna. Un uztaisīja pārsteigumu. Ceturdaļfinālā. Jā, Tas ir pārsteigums. Ceturdaļfinālā skatītājs Sedumi, kuri ir no plēna, kā tu pats minēji, no plēna atnāca un ceturdaļfinālā 2 spēļu summā izslēdza ārā Virgin City komandu. Jā, kolorīto, mārketingam bagāto Virgin City komandu, kuri bija es ļaušos teikt, vieni no favorītiem uz finālu. Pavisam noteikti. Pavisam noteikti ar savu spēcīgo sastāvu. Un, ja mēs varam varbūt ātri paskatīties, kā tur beidzās. Pirmā spēle Virgin vinēja pa 3 punktiem, to es točno zinu, bija 83-80, un tad otrajā 79-88 zaudēja. Tad 2 spēļu summā -6, jebšu +6 Sedumiem. Ļoti labi, ļoti labi. Mēs tikai priecājamies par šādiem stāstiem. Sedumi. Es teikšu, ka Sedumi būs čempioni. Piedod, es zinu, ka tu tur spēlē, bet man patīk arī šādi stāsti, ne tikai izteiktie favorīti. Sedumi, lai jums izdodas iegūt 4. līgas čempionu titulu. Zemstīpas podkāsts ir ar jums. Izņemot Dāvi. Tikai podkāsts labā pusē. Tikai jums kreisā, jā, mums labā. Ir otrādi, ja? Jā, tu skaties televizorā. Es esmu kreisā. Es ar tām tehnoloģijām uz jums. Paskaties šajā ekrānā, kurā mēs visu laiku uz sevi skatāmies. Ja jūs to vēl nezinājāt līdz šim. Es tur esmu kreisajā pusē. Tev tuvāk. Ejam tālāk. 5. līga. Arī tur mums ir pusfināli. Jā. Kas mums te notiek? Svētdiena. Pirms jūsu pusfināliem norisināsies šie pusfināli. Svētdienā 3:30 pēcpusdienā. Jēbals pret Pārdaugavas Bukiem 2 spēlēs. Tātad Jēbals redzam uzvarēja Jaudu ceturdaļfinālā, savukārt Pārdaugavas Buki uzvarēja Mežpils Patruļu. Domāju, ka tur būs ļoti interesants duelis, kā jau jebkurš pusfināls, tomēr biļete par finālu. Un, ja tu iekļūst finālā, tā jau ir garantēta medaļa tev. Trešās vietas spēlē īsti tev tā nav. Es saku, ja tu iekļūst finālā. Man jāsaka klausīties. Tas vispār manī neklausās. Un otrais pusfināls ir uzreiz pēc tam svētdienā 5:00 Flamingo pret BK Iemetienu. Kas man patīk, ka 2 farm klubi ir šeit. Jā. Katrs arī savā zarā. BK Iemetienam ir farm klubi. Es pat gribētu, lai farm klubi satiekās. Moš? Tur jau viss kaut kā varētu sanākt. Jo BK Iemetiens jau ir finālā, Pārdaugavas Buki jau ir finālā savās attiecīgajās līgās. Jā. Un bāms vēl farm klubi iekļūst finālos. Cik skaisti. Kas pa dinastiju, ne? Kas pa tieši tā. Organizācija tā jau vairāk nevis dinastija. Dinastija, ja tur kaut ko vairākas gadus pēc kārtas viņi sadarīs. Bet organizācija ļoti laba, ļoti laba. Ko tu te prognozētu? Es pateicu prognozi, ka es gribu finālu. Es prognozēju finālu Pārdaugavas Buki pret BK Iemetienu. Uzvarētāju Buki. Es vienkārši Buks esmu.
Arī vispār, jā. Nē, es neesmu Buks. Es neesmu Buks. Buks ir cits cilvēks, bet jā. Nu, es laikam sliecos uz lai iet iemetiens. Jo viņi arī pēdējā laikā diezgan labi sniegumu rāda. Vādinu vēl izslēdz. Viņi Vādinu izslēdz, jā. Tomam apstādināja grandiozo sezonu. Bet es arī nesūdzētos, ja fanu Latgola tik tālāk, jo, tas arī parādīja, ka Latgales pusē tas basīts arī cieņā. Pieņemot to, ka Latgola nozīmē, ka viņi nāk no Latgales lielākā daļa komandas. Fanu Latgola. Latgoļi vor. Jā. Tāds mums ir pusfināls stāsts. Šajā nedēļas nogalē noskaidrosies. Sieviešu līgā vēl nav zināms, kad būs Juglē Rīdzena otrā spēle, bet turība un pazudušās pērles šonedēļ noskaidrosies. Pa lielam gribētos teikt, visās līgās, visās spēlēs jau šonedēļ būs zināmi finālisti. Un fināls notiekās 26. aprīlī. Visām šīm līgām, ko mēs tikko apskatījām. Šīm līgām. Jā. Tā kā to jūs varat ielikt kalendāros. Pa vidam būs lieldienu pārtraukums, varēs kārtīgi uzņemt spēks, izšūpoties. Padauzīt olas. Pašūpoties, jā. Tu tici tam, ka ja tu šūpojies, tad tev odi nekodīs? Man tas nestrādā. Es tam beidzu ticēt pēc pirmās vasaras, jo man normāli nepatīk šūpoties. Un, tā kā tur bišķīt var, tur kaut ko, bet ja tā riktīgi augstu vai tajās lielajās šūpolēs koka, kas ir, man nepatīk. Es kādreiz no šūpolēm mācēju backflip izmest. Es vienreiz paliku uz muguras un tad vairs tā neesmu. Varbūt tāpēc es nevēlu. Vēl bija video, bet es to video pazaudēju. Bet tajā vasarā man ļoti kodod un es vairs tam vispār neticu. Bet, ja mūs skatās, kas tam tic, tad šūpojieties kārtīgi, jums odi nekodīs. Jā. Tā, laikam, ka mēs tam pusfinālam esam tikuši cauri, ne? Pirms lecam finālos gribētos kaut ko tādu mazliet citādāk. Kaut ko jaunu. Nebijušu. Labi. Un mēs smeļamies no basketbola, sabiedrības, sociālajiem tīkliem, vispār kā tādiem, jo pēdējā laikā ir Instagramā vairāk kārtīgi parādījušies tādi artificial intelligence, mākslīgā intelekta, ģenerēt fotoattēlu, kas dažādi multeņi karakteros. Man ļoti Simpsons atgādina. Jā, bet tur var visu kaut kādus tos. Un arī mums pazudušās pērles ir vienīgās, ko es esmu noķēris. Es arī apjautājos apkārt līgas vadībai, arī viņi vienīgie ir, un tad viņas uztaisīja tur tāds kolāžiņu, ko es te ieliku pāris, kā tas viss izskatās. Skatāmies, skatītāji, ko tad mums mākslīgais intelekts sadarbībā ar pazudušajām pērlēm ir izveidojis. Tas forši. Ļoti labi. Ja šitāda būtu reāla multene, es domāju, ka es paskatītos. Pavisam noteikti. Multene par Olibet entuziastu basketbolu līgu. Ļoti labi. Mums ir vajadzīgs budžets tagad. Sponsori, sarosieties. Bet jā. Un tad tur izskatās ļoti bēdīgi. Trenerīt. Paskaties, kāds tiesnesītim krekls ir. Tur viss kaut kāds niansīts var paskatīties, jo pieņemsim, labi, te nav tik ļoti izteikti, bet kā viņš tos burts taisa nepareizi un tā. Bet šeit pat ir ļoti labi. Te ir dāmas pat piestrādājušas ar pazudušās pērles, lai ir radiatoriņu atbalsts, viss, ļoti. Reāli var redzēt Mežparks, ne? Jā, uzreiz. Viss tas tīkliņš fonā, jā. Tribīnīts, rekud zeltenās. Radiatori pie griestiem. Jā, un tad es domāju, Reini, uzmini, no kurām multenēm vai kāda tipi šitie taisīt. Jo es aizsūtīju vienam čomiņam, lai uztais mums arī pāris bildītes, ko apskatīties. Atkal jāmin būs, jā? Tā, tīri aprakstīt. Kāds interesantās bildītes. Šitie izskatās Ērūfs pret apsardzi. Ērūfs pret apsardzi ir jāciena. Tāds ļoti akrobātisks bildi. Jā. Ja būtu jāmin pēc tiem lieliem muskuļiem, es teiktu, ka tas ir Roberts Žubuls, kurš tur krīt tajā bildē. Jā, tu pa karakteriem pašiem. Jā, bet man jāuzmin, no kuras multenītes. Ne multen, bet kāds tips es viņam iedevu. Šis man atgādina, bija agrāk tādas, es aizmiršu, kā sauc. Nē, Pokemonos tas džeks nebija. Kaut kādas ķīniešu, Japāņu stīla. Anime. Šitam es iedevu anime tīmi.
Jā, jo es pilnīgi atceros, kā Džekijs Čans bija tāda multenīta. Džekija Čana multenīta bija, un viņš tur bija līdzīgs šitam te Džekam. Un jā, tā bija. Tas man uzreiz tādā citā. Labi. Tā, kas mums tur, redz, Brūzes bija rakstīts. Tā, nu kas šis ir? Džeks ir dabūjis pārsist uz acs. Jā. Parāda, ka visi safe. Pēc tās kantainās sejas es gribētu tikt kaut Džonijs Bravo. Džonijs Bravo vai arī... Nezinu, ja godīgi, pēc tās sejas, zinu, ko viņš atgādina Jason Statham. Paskaties. Tā bāda Jason Stathams. Bet, es teikšu Džonijs Bravo, bet tu vari kaut kādā ziņā līdzīgi, ne, bet Samurajs Džeks bija kādreiz. Es tīru uz to, tāpēc, ka viņš ir dabūjis... Ievainoja, un viņš ir samurējis, viņam nekas netraucē. Jā. Tā, kas mums tur nākamais ir... Family Guy. Jā, šis ir Family Guy. Un paskaties, Black Dogs, basketball. Tur gan jau domāts Black Storks, vai ne? Jā, šitie Black Dogs basketball. Tas ir kaut kur alternatīvajā universā. Ir Black Stork Farm klubs, ir Black Dogs. Viņi spēlē. Rekord viņas atbalsta. Ļoti, ļoti kvalitatīvi. Ir labs, jā. Tur, protams, ja viņam tur vairāk kaut kāds noteikums iemet, tad jau tur... Jā, bet mākslīgais intelekts ļoti, ļoti pārsteidzos. Šis ir izteikts Family Guy. Jā, un tad nākamais, kas mums ir... Minioni. Tā izskatās. Bet gribētu teikt arī kaut kāds upscalots Simpsonu variants, kur ir bijušas bildes, kur Simpsoni ir AI upscaloti un tā kā real life versija. Bet tur ir kaut kas vēl varbūt. Šitam es iedevu neiznīcināmais jeb Despicable Me. Angļu valodā atkal. Tāpēc arī laikam viņi ir dzelteni. Viņš reāli par minioniem. Strong Points komanda ir kļuvuši par minionu upuriem. Redzēsim, kā viņiem izdosies. Jā, un kas tur mums pēdējais ir? Kem Stepas. Kem Stepas varētu būt zem stīpas. Sponsored by Duff Beer. Duff EBL. Ļoti labi. Duff jaunais sponsors, kur dāmas spēlē basketbolu. Tur ir kaut kāds unikālais Michael Jordans, kurš sargā vienu grozu otrā danko. Un tad es pieļauju, ka tie esam mēs. Jā. Mums tikai krūzītēm jāsamainās šodien. Man ir sarkanā, tev ir zilā. Bet jā, es atceros, bija epizode, kurā man bija šitais šitais un tev bija tā melnā. Pēdējās epizodes ar Jurku, man liekas, izņēma ārā. Kaut kādu vienu screenshotiņu iemet. Tu izskaties ļoti sporoni ar tām brillītēm. Un grābeklīt. Grābeklīt, jā, kur šo te skatu. Ļoti labi. Tā kā skatītāji, mākslīgā intelekta pasaulē, podcasts Kem Stepas atbalsta Duff alus. Alkohola lietošana ir neveselīga. Jo vairāk tiek trendi taisīt, jo interesantākas lietas mēs arī varēsim kaut ko izdomāt. Jā, bet zinu, ko es īstenībā dzirdēju, kāpēc šis trends tik ļoti aizgāja, jo tā kā tika samaksāts slavenībām, lai viņi to popularizētu, lai varētu ievākt datus, mākslīgais intelekts par to, kā apstrādāt bildes, lai varētu viņas pēc tam modificēt. Bet, protams, tas ir tikai tas, ko var lasīt internetā. Konspirācijas. Jā, un nekad neticiet tam, ko jūs lasiet internetā. Vai arī dzirdat te. Jā, vai arī dzirdat te. Un runājot par to, ko jūs dzirdat te, mēs dosimies tālāk uz komandām, kuras ir izspēlējušas pusfinālus, iekļuvušas attiecīgi finālos vai neiekļuvušas finālā un spēlēs bronzu, un mēs arī izteiksim savas prognozes. Sāksim ar 6. līgas fināliem, kuri norisināsies jau rīt vakar, piekdienas vakarā. Pēc garas darba nedēļas dodamies uz sporta centru Mežu parks, kur būs karsēja meitenes, kur būs... Piekdienā spēlē, jā? Piekdienas vakarā, jā. Mums varbūt apslēcināt, piekdienas vakarā arī bāriņš darbosies, vai nē? Darbosies, parāda mums īšķīt no aizskatuves. 7:00 pirmā bronzas spēle. Pirmās medaļu spēles. 7:00 Salkrasti pret Taco Tuesday. Spēlēs par bronzu. Un fināls. Piekdienā 9:00 vakarā. Strong Point, mūsu redzētie minioni, pret Aloja Konekto. Aloja Konekto. Aloja ļoti emocionāli bija pēc iekļūšanas finālā. Redzēju arī vairākas publikācijas sociālajos tīklos, Facebookā, kur teica paldies komandai, paldies skatītājiem, paldies faniem par atbalstu un uzvarēja Salkrastus vienā spēlē.
un ir iekļuvusi finālā. Jā. Nu, es nezinu, varbūt ātri izējām cauri pa to 3. vietu un tad fināls. Un tad prognozīts. Jā. Jo tā, ka Tuesday pabeidz 4. vietā regulāro un Salkrasti pabeidz 2. Bet nu viņiem bija pilnīgi vienāda bilance. Tā kā tur, jā. Labi. Ne, 8-3, 8-2 bija kaut kas tāds. Savstarpēji viens spēle bija, kur Tako vinnēja pa 6 punktiem. Un, jā. Ko es paskatījos, piemēram, vēl kaut kā tāda interesanta faktiņa, ka Strongpointam jau ir 4. sezona, un pagājušajā gadā viņi spēlēja 5. līgā un netika playoffos. Tā kā te atkal tā 6. līga nāk viņiem pa labu, ne? Kas tur, kāpēc es pēkšņi par Strongpoints runāt? Kaut gan man būtu jārunā par Tako Tuesday un Salkrastiem. Nē, nu tu vienkārši iestarpini, nu mēs jau tā darām. Bet jā, Tako Tuesday arī tas pats stāsts, kad viņiem jau ir 5. sezona, pagājušajā gadā netika playoffos, Salkrastiem 2. sezona un pagājušajā gadā tika līdz caurdaļu finālam. 5. līgā, jo 6. līgas nebija. Tur viņi bija vēl 5. līgā. Tas viss, par ko mēs stāstam, bija 5. līgā. Kā gāja Alojai? Alojai? Fināli viņu paskatāmies. Un tad izteiksim prognozītas. Jā, tad kas mums te Alojai vinnēja pusfināla Salkrasts ar +11. Savukārt Strongpoints vinnēja Tako Tuesday +22. Tā kā tāds, neteiksim ļoti pārliecinošs, bet, diezgan ok uzvārds. Diezgan ok, jā, 11, tas jau ir tāds interesantais mačiņš. Sezonā Strongpointam savstarpējā spēle pret Aloju bija +12. Kā jau es teicu, jā, tad Strongpoints pagājušajā gadā netika playoffā 5. līgā, Aloja savukārt 3. sezona un izstājās 8. finālā. Tā kā te ir tas, ka tās 5. līgas komandas, kas varbūt tur starp tiem playoffiem, neplayoffiem mīcās, ka 6. līga diezgan pa labi. Tā ir tavas prognozes. Tā tad bronzu, nosauc bronzu, 2. vietu un finālistu. Paspekulēsim. Es teiktu tā, lai vai cik man patīk Tako Tuesday, gan logo, gan LeBron mīms, es laikam pa 3. vietu likšu Salkrastus. Finālā Strongpoints, lai iet. Ja viņiem tāds diezgan spēcīgs. Aloja. Viņi gan jau arī pelnījuši. Redzēsim. Bet es par 3. vietu arī saku Salkrasti, jo viņiem būs, manuprāt, viņi bija domājuši, ka būs finālā. Jā. Jo man šķiet, cik es sapratu no tā, ko runā kuloāros, arī Salkrasti bija spēcīgāki par Aloju, bet neiekļuva finālā, un līdz ar to, manuprāt, tā būs tāda papildus motivācija nobeigt sezonu vismaz ar kaut ko pozitīvu, nevis ar 2 zaudējumiem pēc kārtas. Un te arī parādās tas, ka tā viena spēle, vai nu tu ir, vai nu tu nav. Tieši tā. Dodamies tālāk. 3. līga. Tātad mūsu iepriekš pieminētie Pārdaugavas buki, bet pirms tam sestdienā, tātad 3. līgas fināla norisināsies sestdienā. Jā, sestdienā vispār ļoti, ļoti aizraujoša diena Olibet entuziastu basketbola līgai, tā kā ieplānojam savos kalendāros 12. aprīli, ņemam līdz draugus, mammas, tētus, radus, brāļus, māsas un dodamies uz sporta centru Meža parks, kur visas dienas garumā jau sākot no 10:00 rītā. Jā, Taures un bungas ņemiet līdzi, jo pagājušā nedēļa bija diezgan azartiska, trībīnais. Tieši sestdienā, jā, no rīta līdz vēlam vakaram esot pieskandināts visi mežparks, esot pat Ķīžezera otrā pusē cilvēki sūdzējušies par trokšņiem, bez tabū būšot sižets. Lai viņi pagaida šito sestdienu un tad lai taisa savu sižetu uzreiz par 2 uzreiz. Bet, jā, uzreiz par 2 uzreiz. 3. līgas bronzas spēle sestdienā agrā rītā, 10 no rīta ASK Patrija cīnīsies pret Let It Rain. Tātad bronzas mačs un fināls uzreiz pēc tam, sestdiena, 12. aprīlis, 12. dienā nepārspētie Pārdaugavas buki cīnīsies pret ļoti spēcīgus playoffus aizvadījušo banketu. Es gribētu teikt, ka šis būs ļoti aizraujošs fināls. Vajadzētu būt. Ļoti aizraujošs. Tur tiešām labi spēlētāji, labas komandas. Tur viss cieņa varētu būt. Tā ieskicē varbūt nedaudz lūdzu mūsu skatītājiem, kā šīm komandām gājis ir līdz šim. Ja mēs sākam par bronzas spēli, ASK Patrija pret Let It Rain, tad cik pēc manas analīzes, tad viņas sezonā nav tikušās šo sezonu. Bet, jā.
Es vēlos ātri par ceturdaļfinālu, kā Patrija iekļuva pusfinālā. Pret Pārdaugavas Bukiem, tas bija pret mums, pret Lailīstu. Pirmajā spēlē Lailīstu uzvarēja ar +9. Tur bija arī 4. sākumā, mums bija +20. ASK Patrija ieslēdz ugunsrobu, sāka aizsardzību dzelžainu un ceturdaļu noslēdz ar -9 tikai. Un otrajā spēlē jau no pirmās minūtes ļoti, ļoti agresīvi sāka spēlēt. Spēli mēs nospēlējām summā nešķirti. Tātad, respektīvi, pēdējās ceturdaļas pēdējos momentos bija +6 mums, tātad Patrijai -3 summā. Un viens spēlētājs aizmirst, kurš nepateikšu, raidīja bumbu groza virzienā no oranžās līnijas. Un metiens pret dēli bija precīzs. Pusfinālā viņi iekļuva ar uzvaru pabeigā. Ļoti sāpīgu, kā jau skatītāji var izturēt, bet visu cieņu Patrijai, un mēs arī viņiem novēlējām izcīnīt medaļu, jo tiešām saliedēta komanda Džeki cīnās, kāpājās un ļoti laba aizsardzība. Un arī pēc manas izpētes pa otru, respektīvi Lady Train pusfinālu, ka viņi jau otro gadu pēc kārtas Banketam tieši izkrīt. Jo pagājušajā gadā Bankets arī, cik es skatos, astotdaļfinālā pārspēja Lady Train. Tā kā tas duels arī diezgan sāpīgs var būt Lady Train. Viņiem tāds. Bet šogad vismaz viņiem nebeidzās sezona uzreiz. Jā, viņiem nebeidzās sezona. Viņiem ir iespēja atgūties un tikt pie, kā saka, tikt pie bleķa. Jā. Jeb šo bronzas godalgā. Fināls. Nu, iespaidīgs fināls. Buki pret Banketu, to vairāk kārt jau pieminējām, kas tur pagājušajā gadā arī izskatās, ka viņi savstarpēji nav spēlējuši vēl šo sezonu, tāpēc kā Buki mums ir bez zaudējumiem. Jā. Un pagājušajā gadā Bukiem beidzās viss ceturdaļfinālā pret Radeksu, savukārt Bankets ceturdaļfinālā pret Maestro izklīts ārā, bet arī tāpat kā šogad viņi no apakšējās grupas ir augšā tikuši, tā kā viņiem diezgan atstrādāt tehnika laikam ir. Nu, sestdien 12:00 redzēsim, kā šis izvērtīsies. Es būšu tas, kurš teiks, ka Buki noslēgs perfekto sezonu. Jā, būs. Un izcīnīs čempionu titulu. Jā. Jo, ja nemaldos, tā bija pusfināla spēle. Man ienāca informācija, ka puslaikā bija +5 Bukiem pret tās kā Patrija. Un trešās ceturdaļas beigās bija +34. Ielika Bukiem. 7. robā, jā. Tāpēc es domāju, ka šie džeki, kuri arī sezonas laikā kopā trenējās un ilgi jau spēlē kopā, es domāju, ka viņi paņems un šo sezonu nobeigs ar tādu skaistu ķirsītu skūkas ar uzvaru pār spēcīgo Banketu. Nu, es laikam arī piekritīšu tam, ka Buki varētu izcelt trešo līgu. Jo viņiem ir tiešām, tā kā tu saki, komandas spēle, tur džeki regulāri nāk uz spēlēm, saspēlējušies jau vairākus gadus, un savukārt Banketam, man liekas, tur ir salasīt labi spēlētāji, kas nevienmēr labi nostrādā. Pagaidām strādā? Nē, pagaidām, protams, jā, bet tāpēc es saku nevienmēr. Viena spēle. Jā, bet viena lieta, kas nemainīsies, neatkarīgi no tā, vai uzvarēs Buki vai Bankets, ka būs vakarā Bankets Tallinas kvartālā, Angārā. Kurā būs gan Bankets, gan Buki. Jā, klīstot baumas, ka Buki tur 40 vīru sastāvā, vīru un sievu sastāvā ieradīsies. Ļoti iespējams, zinot viņu koplo atbalstītāju pulku. Ultras. Jā, ultras, tieši tā. Skatītājs, sestdiena, 12:00 dienā Pārdaugavas Buki pret Banketu lielais trešās līgas fināls. Dodamies tālāk. Tālāk mums pēc trešās līgas seko izaicinājuma kausa. Tieši tādā secībā arī tas norisināsies sestdienā, jo pēc trešās līgas fināla mums seko izaicinājuma kausa bronzas spēle 12:00 dienā Gāze LV pret ASK. Nu, tur ir Gāze 2-0 regulārajā sezonā. Savstarpējās. Jā, pret ASK. Cik man tur bija? Nu jā, vienā spēlē bija +5, otrā +21. Tagad tur tāds nevienmērīgs tas rezultāts. No ASK ir motivācija. Viņiem ir pavisam noteikti motivācija, jo pagājušajā gadā, ja nemaldos, tad viņi nespēlēja uz izaicinājumu kausā. Viņi bija darbdienu līgā kā BK karavīrs. Ļoti iespējams. Jo tā ir mana atkal analīze. Ļoti iespējams. Kā jau mēs teicām, jūs nevarat ticēt nekam, ko jūs te dzirdat. Mēs esam, kā jau sezonas pirmajā epizodē teicām, divi eksperti un amatieši šajā visā. Jā, bet viņi tur piekāpās finālā Ķekavai, kur Miezas un
Avotiņš spēlē, Eduards, tā kā tur diezgan zvaigžņas sastāvs, kam viņi pagājuši gadu piekāpās, bet, es domāju, ka kā ambīcijas varētu būt labas un arī cīņa pa to 3. vietiņu. Lielais fināls. Lielais fināls. Pulksteni 16. jeb 4. pēcpusdienā, sestdienā Rektopus pret BK iemetienu. Atceries, bija spēle, kuru es analizēju un biju ieteicis Rektopus pret BK iemetienu regulārajā sezonā. Jā, man tas ir pierakstīts. BK iemetiens ļoti, ļoti labu sniegumu parādīja. Tur pat 30 punktiem. Personā, Riharda Bērziņa personā. Bet šis ir fināls. Komandas, es ticu, ka ieradīsies pilnos sastāvos un mūs sagaida nenormāli aizraujoša spēle. Ļoti interesē, kā nospēlēs Nikolais Zotovs, kurš ir bijis BK iemetiena šīs sezonas vilcējs spēks. Jāatceramies pēdējo sezonas spēli pret tieši ASK 70 punktu triple-double performance, kurā ievilka komandu un pusfināla. Vēl jau pa pusfinālu. Runājot vēl par Nikolai Zotovu vilkšanu. Metiens, kas ieveda iemetienu. Finālā. Metiens, kurš iemetienu ieveda finālā. Dāmas kungi, mums nav video, jo kungi atteicās filmēt. Tas ir tik ironiski. Iedomājies, vienīgā spēle no, 10, 12 spēlēm, ko pa visu dienu filmē. Kurā ir uzvaras metiens. Un vienīgā spēle, ko nefilmē, tur vienkārši ieliek. Skatītāji, ja kādam rodās jautājums, kāpēc ir tā, ka kādas spēles filmē, kādas nē, tas ir tāpēc, ka pašiem komandu spēlētājiem tiek sniegta iespēja finansiāli veikts finansiālu līdzdalību nelielā apmērā, lai viņu spēle tiktu nodrošināta. Jo, protams, tas viss maksā naudu. Un, acīm redzot, ir komandas, kurās nevēlās savās spēlēs, un tad gadās tā, ka tieši ir uzvaru nesošais metiens. Un viss, ko mēs jums varam parādīt no šī, ir izveidots gifiņš. Jā, stepback, 3 punktu metiens. Pilnīgi brīvs, emocijas. Un, protams, cik jauki. Cik jauki. Protams. Tiešām jauki. Protams. Taču nāk atbalstīt. Bet izskatās, ka pašam Nikolajam Zotovam. Dāvis nemāk šodien runāt. Bet atceries tādu leģendāru interviju. You're up 2-0. What's the story? Are you not happy or you're only half happy or? Still to be happy about. You're up 2-0. Job's not finished. Job finished? I don't think so. Okay. What's there to be happy about? Job's not done. Job's not done. Job's not done. Tāpēc es arī gribēju teikt, ka neizskatās, ka viņam tas kaut kāds uzvars nesošais metiens ir bijis vienkārši parasts treniņu metiens. Visa pārējie tur lielākā sajūsmā bija. Iedomājies, cik viņš nāvējuši to stebeku uztaisīt, ka viņš ir bijis pilnīgi brīvs. Jā, pilnīgi brīvs. Tur pat kadrā nebija aizsargs. Bet šautos fotogrāfiju, kas noķēra. Viņi neuzķērās. Jā, viņa neuzķērās. Viņa noķēra, un līdz ar to redzēsim, ko Nikolais Zotovs & Co. varēs izdarīt pret Rektopusu. BK iemetiens pret Rektopusu, lielais izaicinājums kausa fināls sestdien, 12. aprīlī 4. pēcpusdienā. Atgādinām, Sporta centrā Meža parks, tātad arī komentētāji tiešraides visas dienas garumā, kārsēji mētens, bārs, konkursi, aktivitātes. Ļoti vienkārši forši, mīļi, cilvēcīgi skatīties basketbolu, var doties sestdienā. Vai tu dosies? Es mēģināšu. Man vajadzētu uz universitāti aiziet, un man vēl vakarā uz koncertiem jāiet. Mēs pirms filmējām ar Dāvi runājām, ka mēs ļoti vēlētos aiziet, paskatīties, un mēs centīsimies. Vismaz uz kādu uztaisīt kādu reportāžu no kādu no fināliem, jo tiešām iespaidīgi fināli ir šajā sestdienā 3. līga izaicinājuma kausa un arī Ekstra līga. Tad varam paskatīties Ekstra līgas grafiku, paskatīties, kas mums tur izskatās Ekstra līgā. Tā, Ekstra līga. Ekstra līgā. Kas te notiek? Abos pusfinālos nepieciešams 3 spēles. Jā. Lai vai cik pārliecinoši sezons bija gan Anzāģei, gan Erūfam, bija nepieciešams 3 spēles. Un interesants fakts, Anzāģei pirmais panākums nāca pēc viena pagarinājuma, un nākamajā spēlē Dolāri lika pretī spēli ar 2 pagarinājumiem, kurā izcīnīja uzvaru. Citreiz ir 40 minūtes pa īsi, citreiz ir 45 minūtes pa īsi. Tāpēc 50. Klausos uzmanīgi.
Kurai komandai uz doto brīdi ir vairāk ekstra līgas čempionu titulu? Anzāģei vai dolāriem? Dolāriem. Nepareizi, abām komandām ir 4 čempionu tituli. Šis bija trīkīgi jautājums. Un Anzāģei ir iespēja kļūt par ekstra līgas titulētāko. Es pat gribētu teikt par vīriešu titulētāko komandu, jo vienīgā komanda, kurai ir vairāk titulu, ir Juglas komanda sieviešu līgā ar 5 tituliem. Tātad ekstra līgā ir 2 komandas ar 4 tituliem - Dolāri un Anzāģe. Erufam ir 3, cik es sapratu. Erufam ir 2. Jā. Iepriekš viņi saucās. Un vēl viens interesants fakts. Ka mums ļoti ilgi nav bijuši back-to-back čempioni. Tas nozīmē 2 sezonas pēc kārtas nav bijuši back-to-back čempioni. Un gan Dolāri, gan Anzāģe abas komandas ir bijuši tieši šie te back-to-back čempioni, tāpat kā BS Jugla. Tātad paši nesenākie bija sieviešu līgā BS Jugla 18, 19 un 19, 20 gada sezonās. Pirms tam bija Anzāģe 14, 15 un 15, 16 gada sezonās. Un paši pirmie back-to-back čempioni Olibet Enthusiast basketbola līgā bija BK Dolāri 2010, 11 un 11, 12 gada sezonās. Tā kā diezgan Dolārs tāda vēsturiska komanda. Jā, un runājot par tiem back-to-back čempionu tituliem, vai tu zini, kurām 2 komandām šogad ir iespēja to paveikt? Stāsta. Ne, nu pasaki vienu, kuru tu zini. Vienu potenciālu Snoopijs. Un otra? Tie paši Erufs, ne? Erufs. Tieši tā. Tātad basketbola klubs Snoopijs 4. līga un Eruf LV ekstra līga ir vienīgās 2 komandas, kuras var atkal kļūt par back-to-back čempioniem, jo ir jau iekļuvuši, kā saka, top 4 fāzē. Snoopijs pusfinālā, Erufs finālā. Un redzēsim, kā veiksies. Nu, ko tu saki? Es saku, ka bronzu paņems Dolāri. Tur es tev piekritīšu. Un es saku, ka finālu paņems Erufs. Tur es tev arī piekritīšu. Beidzot sakrīt domas skatītāji. Šis ir ļoti, ļoti rets notikums. Jo es paskatījos Anzāģei sastāvā, nu tur kosmisks tas sastāvs īstenībā. Kas tik tur nav spēlējis, kas tik tur nav devis savu sniegumu, un tai pašā laikā Erufam arī ir labi spēlētāji, bet man liekas, ka tur arī bišķi vairāk tā komanda, bišķi regulārāk tā saspēlēšanās notiek, un nezinu. Nu, man liekas, man arī tās rozā formas baigi cepī uzrunā. Es nezinu. Labs dizains. Jā, mēs arī paskatīsimies prognozēs, kas bija izteikts Instagramā, un arī mēs ievācām dažādu līgu pārstāvju, dažādu komandu kapteiņu prognozes. Un tur ir ļoti labi pamatots arī par Eiropu, kuram es piekrītu. Un to arī. Zini kā, lai nav tā, ka es nošpikoju. Es pasaku, ka es piekrītu, es to pastāstīšu, un tad arī redzēs, kāpēc. Bet kas ir vairāk kā skaidrs, ir, ka šīs būs aizraujošas spēles, un kā tad viņas notiks. Tātad bronza notiks sestdienas vakarā, 18:00 Scandic Fusion pret BK Dolāriem. Jūs arī redzēt šeit mūsu brīnišķīgajā tablo. Un lielais ekstra līgas fināls sestdienas vakarā 8:00 Eruf LV pret Anzāģi. Jā. Un, protams, afterpartijas Hangārā Tallinas ielā 10 Rīgā. Uz to tu gan pieslīdēs, ne? Beidz. Uz spēlēm, es nezinu, vai es tikšu afterpartijā. Jā, zem stīpas ir par jums visiem. Tā čomiņi visiem taisīt. Bet labi, skatītāji, mēs arī jums uzdevām jautājumu, kādas ir jūsu prognozes Instagram platformā. Jūs to izteicāt un iziesim cauri dažām no tām. Denny Boys tātad saka, ka 6. līgā uzvarēs Aloja. Viņš piekrīt man. 3. līgā uzvarēs Bankets. Izaicinām kausā uzvarēs Iemetiens un ekstra līgā uzvarēs Anzāģe. Okay. Pretī prognoze ir Artūram Vītolam, ka 6. līgā uzvarēs Aloja. 3. līgā uzvarēs Bankets. Jā, vienādas prognozes. Un izaicinām kausā būs Erektopus, savukārt ekstra līgā Erufs. Tātad tur jau ir pretējās frontes. Utrisovs, Zemsvīta, Laima, un tad tur bija daudz punktu, jo ekrānā man nebija vairāk niknējuma vietas. Saka, ka 6. līgā uzvarēs Aloja Konekto. Kuzņicov Andrei saka, ka izaicinām kausā Rektopus. Arča Grīnbergs ir lojāls savai komandai un saka, ka ekstra līgu uzvarēs Anzāģi. Tas būtu muļķīgi, ja viņš teikt savādāk. Jā,
Protams, viņš arī bija februāra MVP. Tā kā redzēsim, vai viņš spēs nokārtot savus komandas čempionu titulu. Un atceries, kas bija Leldes no pirmajām epizodēm? Tā bija dāma, kur teica, ka apmeklēs pilnīgi visas Pārdaugavas buku spēles, un viņa saka, ka stabili Pārdaugavas buki. Tas nozīmē abās līgās, gan 5., gan 3. Bet kādas tad ir mūsu pašu Olibet līgas kapteiņu prognozes? Tur skatos normāli dzējolīši. Tā dzējolīši, bet tādi diezgan pamatoti argumentēti. Es domāju, skatītājiem būs ļoti interesanti klausīties. Apsolam, ka šis ir noslēdzošais segments. Tātad Olibet entuziastu basketbola līgas kapteiņu prognozes par fināliem. Niks Gaigalietis no Ekstralīgas komandas Alsviķis saka, ka viņa prognoze Ekstralīgas finālam ir Ērūf. Pats spēlēju šajā sezonā Ekstralīgā, līdz ar to varu novērtēt abu komandu spējas. Pirmkārt, daudz kas būs atkarīgs. Kādos sastāvos ieradīsies komandas? Anzāģe ir bez Jāņa Leimaņa, kuram ir trauma, kas ir liels zaudējums. Un vienlaicīgi teicams, savas minūtes spēlē Brēmers. Par Ērūfu īpaši var teikt to, ka svarīgi, lai uz spēli ierodās visi Eipneri un Mellenbergs, un vērtējot komandas optimālos, tātad pilnajos sastāvos, sērijā priekšroku dotu Anzāģei, kuriem uz papīra ir labāks sastāvs, bet vienā spēlē var notikt jebkas, un saku, ka Ērūf uzvarēs tāpat kā pagājušajā gadā, kad nebija favorīti uz papīra pret Apsardzi ir jāciena. Bet uzvarēja un iegūt čempionu titulu. Ērūf ir pieredzējusi komanda, esošie čempioni, ilgadēji spēlē kopā un zina, kā uzvarēt lielas spēles. Daudz ko izšķirs, kā Anzāģe spēs nospēlēt kā komanda. Niks Gaigalietis saka, ka Ērūf uzvarēs Ekstralīgu. Izaicinājumu kausā 2 pārstāvji ir padalījušies ar komentāriem. Artūrs Melnieks no 2 centiem saka, ka abas komandas ir cienīgas uzvarēt izaicinājumu kausu. Viņš liks uz rektopusu, lai jau sanāk, ka labi nocīnījāmies, jo sanāk, ka viņi tieši zaudēja rektopusam. Taču izstājāmies no tālākām cīņām ceturdaļfinālā tieši pret šī gada čempioniem. Viņš jau paredz rektopusu uzvaru. Rektopus ir labi organizēta komanda ar pacietīgu aizsardzību, ja izdosies neutralizēt vai vismaz noturēt pretinieku saspēles vadītāju un garo, tātad Zotovu un Zarumbu. Domāju, viņiem ir visas iespējas uzvarēt, bet sports ir neprognozējams, katram var būt tāda diena, ka gross vienkārši neņem pretī. Vai tu vēlies Renārta Ruskuļa komentārus nolasīt? Renārds Ruskuls. Pus Ventspilnieks. Brauc no Jaunpils, man liekas, uz Ventspilu, spēlēt Ventspils augstskolu. Bet labi, tā tad no RSU2. Mūsuprāt uzvarēs BK iemetiens. Lai gan sezonas laikā tā nebija tā spēcīgākā komanda, tomēr uz playoffiem ir piesaistīti vairāk labu papildinājumu. Viens no viņiem ir Zotovs, kurš jau te Hall of Fame zem stīps ir, kas komandas latiņi ir krietni pacēluši. Tā ir komanda ar jaunu, nokomplektētu, jaudīgu sastāvu, kas būs noteicošs faktors, lai apspēlētu pieredzi bagātākos rektopusus. Jā. Pierējis Jēkabpils, Oškalns, kapteinis, bez vārda. Saka, ka vispār domājam, ka vārds viņam ir, bet nav pierakstīts, jā. Jā, viņa prāt ASK paņems čempi, bet ja jau rektopus tika ar viņiem galā, tad domāju, ka rektopus paņems arī finālu. Ļoti laba, konstruktīva atbilde. Es sākotnēji domāju, ka tas būs ASK, bet par cik viņi nespēja tik galā rektopus, tad rektopus ir pelnījuši būt čempioni. Bet rektopusam arī viena lieta, kas, labi, viņiem varbūt nav farmklubs pēc nosaukuma, bet, pieņemsim tas pats rektopusā, tur pusi komanda spēlēja arī Tavernā 4. līgā. Es nebrīnos, ja tur vēl kaut kādā vidējā līgā ir pusi no rektopusa sastāv. Tā kā, viņiem jau arī komandas gars kaut kāds tur 100 punkti ir. Tā kā jā, skatīsies, kas tur būs. Vēl mums ir komentāri par 3. līgu un 6. līgu. 3. līgā mums ir 5 komentāri. Turēšu viņus īsus un konstruktīvus. Roberts Čuze no BKZ saka, ka uzvarēs Bankets, jo viņu zars noteikti bija stiprāks. Emils Keisels no Maestro saka, ka Pārdaugos buki, jo sezonā nav zaudējuši. Lauris Feldmanis no Sparta Logistics liek, ka Bankets būs uzvarētāji, jo play-off zaudējām viņiem, viņos ir spēks. Elvis Benhards no Lailijas savukārt saka, ka buki uzvarēs, jo ilgi kopā spēlē un aizved pa treniņus. Un kā noslēdzošais 5. kurš izšķir šo 2-2 minējumu bilanci, saka Artis Linde no BK Pilžņiem. Viņš saka, ka soliņš garāks, fani labāki, un ja nepārdegs, tad vajadzētu uzvarēt komandai Pārdaugos buki.
Bet atbalstīsim banketu, īpaši princi. Tātad viņam tur iespējams spēlē kā čoms, bet viņš saka, ka uzvarēs. Bet atbalstīs banketu. Okay. Un 6. līga. Tavas mīļākās komandas kapteinis. Tumšie Parīzē kapteinis Roberts Suharevs saka, ka Aloja paņems, jo vairāk nokomplektēta komanda, un kāds no komandas minēja, ka Strong Point, jo jau vienreiz spēlēja un vinnēja. Savukārt BK Daugmale saka, ka Strong Points uzvarēs, mēs zaudējam tikai čempioniem, citiem nebūtu pret mums izredžu. Tīri prieka pēc, lai Strong Points uzvar, vismaz apziņa, zināsim, ka esam tikpat labi. Es jau no starta teicu, ka Aloja būs finālā un ir spēcīgāka komanda, un domāju, viņi uzvarēs mierīgi. Viņiem vismaz 7 spēlētāji, kas iemet virs 10+ punktiem vidēji spēlē. Tā, man liekas, ir cita prognoze, tikai bez vārda, jo citādāk te galīgi pretrunājiet Daugmales kapteiņa prognoze ar to, ka saka, ka Aloja būs finālā un uzvarēs. Bet nu forši, kad dalās domas. Jā, kad dalās domas, jā, lai gan sezoni ir beigušies, tāpat seko līdzi un izsaka savu arta viņi iedod, vai ne? Nu, protams, zin kā visiem gribas redzēt, nu vai tad tie, ka mēs zaudējām, spēs to titulu cīnīt. Nu, lai nav tā rūgtuma sajūta, ka viņi nevarēja, bet mēs tiešām varētu. Nu. Jā, tas vismaz tas mierinājums, kad mēs jau čempioniem zaudējam. Čempioniem tak vienmēr prieks zaudēt. Kā pateica no Daugmales spēlētājs, mēs jau nevienam citiem nezaudējam, kā tikai čempioni. Tā ir pārliecība. Nu ko? Paskatījušies uz play-offiem, esam februāra labākos, aprīlī esam apskatījušies. Jā. Par Eirobasketā esam parunājuši. Man tev vispār vēl bija mīkliņa, bet to paturēsim citai reizei. Skatītāji, nāciet, atbalstiet, fanojiet, bļaujiet, plaudējiet, taurējiet, bļaujiet, dariet jebko, kas palīdzēs jūsu komandai izcīnīt uzvaru noslēdzošajās Olibet Enthusiast basketbola līgas spēlēs. Jā. Es saku, bļaujiet, ne? Ko tur daudz? Taisiet atmosfēru, baudiet, jo basketbols ir svētki. Arī tiem, kuri kapitulē, piekāpjas, tāpat ir jāatskatās uz aizvadīto sezonu, jo visas komandas, kuras vēl spēlē, kurām vēl ir spēles, jūs esat padarījušas neatkārtojamu un vienreizēju darbu tiekot tur, kur jūs esat. Un ticu, ka jūsu atbalstītāji, jūsu fani, jūsu skatītāji spēs to novērtēt un tieši izšķirošajās spēlēs palīdzēs jums, traucēs pretiniekiem, bļaujot, mēdoties, taurējot. Jā. Darīs jebko, lai jūsu komandu uzvarētu. Nu, skaisti vārdi. Skaisti motivējoši vārdi. Es nevaru sagaidīt savu spēli tagad. Tu man tā samotivēji, ka es pat moškas baņķins spēlē aiziešu beidzot. Uzspēlēt beidzot tajā pusfinālā. Dārgie basketbola draugi, basketbola pavasaris rīt pilnā spārā. Šī bija Olibet Enthusiast basketbola līgas podkasta Zemstīpas 6. epizode. Pat nevar uz vienas rokas parādīt. 6. epizode. Mums plānā ir vēl viena noslēdzošā epizode, kurā mēs atskatīsimies uz visiem čempioniem. Iespējams, būs kaut kādas video reportāžas no spēlēm, kur ir kaut kādas intervijas, pēcspēļu komentāri. Un centīsimies sagādāt arī kādu materiālu no afterparty. Jo, visi varbūt tur netiks. Jā, bet tas afterparty video tie būs amigliņi nedaudz virsū uzlikt. Drošības apsvērumu dēļ, jā? Jā, tieši tā, konfidencialitātes nolūkos un tādā garā. Bet skatītāji, tiekamies basketbola laukumā, tiekamies zālēs un noteikti tiksimies arī vēl vienā noslēdzošajā epizodē. Mēs jums sakām ar labvakaru Dāvis Garančs un Reinis Rikvēls. Čau! Čau!